Bet mana tālākais punkts, aiz kura es droši vien neuzdrošinātos paredzēt, ir, ka izklaides industrijas milži, es ticu, ka viņi būtu gatavi šobrīd samaksāt pilnīgi visu naudu, kas viņiem ir, lai tiktu pie iekārtām, kas spētu auditoriju, kas spētu reaģēt uz auditorijas mikroreakcijām. Tātad tu pats nezini, ka tavs, teiksim, tu pats, iedomājies, tu skaties filmu, seriālu vai klausies mūziku, un ja iekārta spētu vērot tevi un secināt, ka, tev sāk zust interese, man ir jāmaina nākošo 10 sekundžu saturs. Tā nav nekāda zinātniskā fantastika, jo tas ir tāds ChatGPT reiz 1000. Reiz TikToks, matricē, reiz Spotify, matricē, reiz Pornhubs. Tātad, ja tu spēj to visu sistematizēt un pakļaut skaitļošanai, tad līdzīgi, kā, teiksim, ChatGPT, ja jūs, teiksim, jums ir bijusi pieredze ar viņu nevis rakstīt, bet sarunāties cilvēku valodā, tad, piemēram, reizēm, kad tu kaut ko jautā, viņš tev atbild, un tu jau esi sapratis atbildi, viņa vēl nav līdz galam, bet tu jau saproti, kas teik teiks. Tu viņu pārtrauc un saki, nē, bet paklau, bet ko tu domā, ja tas ir šis un tas, vai ne? Viņš spēja reaģēt zibenīgi, gluži kā, teiksim, ja mēs tagad runājam, un mēs jau arī viens otru pārtraucam, tāpēc, ka manis teiktais jau ir saprasts, un es vēl neesmu pabeidzis teikumu, tu jau iemetīsi nākamo frāzi, un tā mēs dzīvi runājam, un tad faktiski tas jau ir tas pats, faktiski mēs viens otru vērojam, mēs spējam jebkurā nejaušā brīdī mainīt trajektoriju un vispār spēles noteikumus un vēl aizvien turpināt komunicēt. Tad, ņemot vērā šo principu, arī dators, jeb šis ChatGPT varētu, vienalga ChatGPT liksim to viņu pēdiņās, ne, bet jebkura šāda sistēma šādi pat spētu mainīt savu uzvedību un noturēt tevi tādā digitālā heroīna ietekmē, kur tu visu laiku būsi milzīgā haipā. Un manuprāt, tas ir bīstams brīdis, kuru atkal viena maza atkāpe.